Čau visiem, čau Karlsson. Čau medinieki. Podcasts Karlssons un medinieks ir atpakaļ, enerģiskāk kā jebkad. Tieši tā. Šodien mums būs tāda interesantā pamattēma, pietiekoši kontroversāla love or hate tēma. Un tas ir Mr. Jordans Petersons, kurš pirms kāda laika bija Latvijā. Mēs abi aizgājām, paklausījāmies, mums ir viedokļi, mums ir sakāmais. Mēs par to parunāsim šī podkāsta otrā pusē, bet pirms tam tad neliels catching up par citām aktualitātēm. Iepriekš runājām par elektroautomašīnām, attiecīgi mobilitāti, un Karlssons ir bijis un tikko atgriezies no saulainās un skaistās Portugāles, kur viņš bija mobilitātes konferencē. Jā, South Sleek Europe. Izbraukājis ar visām foršajām mašīnām, ko mēs iepriekš aprunājām vēl vairāk. Un tad vēl nedaudz parunāsim arī par to, kas tad noticis ar OpenAI, ar mākslīgo intelektu, kurš kontrolēs mūsu dzīves pēc dažiem gadiem. Kas tad tur par interesantiem notikumiem, jo spoiler alert, CEO tika atlaists un nu jau ir pieņemts atpakaļ darbā. Tā, bet tad par to mobilitāti. Kā tev gāja ārzemēs komandējumā? Jā, biju izbraucis no valsts, apskatīt, kā tur noteikti tas citā pārējā pasaulē. Es kopumā savu biznesu ietveros, biju atbraucis konferences, pasīties, kas tad jauns tajā auto pasaulē notiek. Bijām Lisabonā uz 3 dienām. Un, teiksim tā, baigi ilgi nestāstīšu, vienkārši tas, ka pilnībā visas demo automašīnas bija elektro. Pilnībā viss, nebija neviena parastā. Bet tas nebija noteikums. Tā nebija elektroauto konference, tas bija būtībā par flotas managementu kā tādu. Savā ziņā nevis tās business to consumer, bet business to business konference. Un kā izskatās kopumā, teiksim, Centrāla Eiropā, Rietumē Eiropā vismaz visi uzņēmumi, visi lielie ražotāji, visi mašīnu lietotāji pārēdz elektromašīnām. Tas ir tāpēc, ka teiksim, tā eksploatācija ir daudz zemāka, un jo vairāk tu brauc, jo lētāk ar elektromašīnu ir braukt. Bija interesanti, mēs izbraucām ar visādām mašīnām, ar Lotus jauno elektromašīnu. Tas ļoti forši. Tāds haipoja. Pa gabalu izsās bez Lamborghini Urusa, bet jo tuvāk tu, jo vairāk saprotu, tas mazliet discount Lamborghini. Tur arī bija Maserati, kas šajā bija tāda premium gals vairāk, vai ne, bet no pārējiem bija BYD, kas ķīniešu populārākais. Seal, izbraucāt ar Seal. Mēs viņu neizbraucām, jo, teiksim tā bija tāda butaforija. Viņi saka, ka viņi nevarēja pieregistrēt mašīnu laicīgi, bet īstenībā ķīnieši teica, ka viņi vienkārši vēl neiet uz priekšu. Tad alegorija par ķīniešu varbūt to visu fasādu, vai ne, ka it kā visi viņiem ir forši, bet vienīgi elektromašīna, kas nebrauc. Tur bija visādi franču uzņēmumi, kas ražo kaut kādas mazās elektromašīnītes, un bija arī Smartiņš. Smartiņš ir vispār pārbrendojies uz tādu, kā jau vairāk viņi ir tādu luksus vai premium, nevis luksus, bet premium vai arī vidē izmēra ģimenes auto, jo kā viņi saka, tie visi smart fanboys, kuriem patīk mazās mašīnas, tagad viņiem visiem ir ģimenes, un tagad viņiem ir lielākas mašīnas. Viņi ir pilnīgi rebranding taisa. Ļoti krutiņa tā elektromašīna bija izbraucām. Braucām arī ar Lucid Air, kas ir tur 150,000 eiro mašīna. Viņi kā 150,000 eiro mašīna. Un tad arī bijām izbraukt ar Teslu, jau pašu jaunāko Teslu. Es redzēju, ka jūs ar plēd braucāt. Mēs izbraucām jauno Model 3, tas ir tas jaunā Facelift Highland versija. Mēs bijām izbraukt arī ar Model S plēdu un ar Model X jauno. Un teiksim, tas secinājums ir kāds kopumā par tām elektromašīnām. Jebkurš cilvēks, jebkurš ražotājs var uztaisīt krūtu mašīnu, labu mašīnu par 150,000. Vai tas, ko tiešām Tesla ir uztaisījis par 35,000. Kāda ir tā jaunais Model 3? Ir crazy. Tas tiešām, tu redzi šajā konferencē, var redzēt, ka viņi ir galvasties pārāk. Tas bija otra lieta. Piemēram, ļoti labi varēja redzēt, kas ir tāda legacy, vecie autoražotāji un jaunie. Piemēram, Teslai. Tur 25-gadīgs čalīts, kurš pats ir Teslas fans, stāst par visu mašīnu, rāda, tika vizinās. Lucid Air, tie čaļi arī bija tādi ļoti entuziastiski, vai ne, kas vienkārši gribēja to parādīt to mašīnu. BYD arī savā ziņā tur bija visi jaunie autoražotāji, visiem bija kaut kādi cilvēki, kur tiešām ir tādi, viņiem ir prieks strādāt, viņiem interesē pašiem tā mašīna. Un tad ir pretī tev bija, piemēram, BMW čaļi kaut kādi. Milzīga korporācija. Milzīga korporācija, tur neviens no viņiem negrib atrasties vispār. Tās tiešām kad stāsta, ka tagad visi legacy automakers are in trouble, kā presē raksta.
ļoti labi tā konference parādīja. Visi, kas ir jaunie, visi ir kā, burtiski dvēselē jauni un pasē jauni. Kamēr visi vecie ražotāji, viņi katram ir sava lietiņa, neviens neko nezina, neviens neko. Tikai katrs ir savā šaurajā nišā un neviena nekas cits neinteresē. Tu aizbrauc šādu konferenci un saproti, ka dažreiz Latvijā varbūt kāds ir nekompetents, ka tā vispār būtībā nav. Tur vispār viņi pieejam pie vienas mašīnas, sakam, hei, kāds šim ir range? Tā viena saka, es nezinu, esmu no mārketinga. Okay. Bet pirmkārt, tu esi no mārketinga, tev ir jāzina 2 ciparu range un uzrāviens vai neko vispār elektromašīnu. Otrkārt, katram ir tā sava niša, vai ne? Viņi paņem tos ciparus, nodod aģentūrai, visi viņu vairs nekas cits neinteresē. Kamēr, piemēram, tas Teslas demo čalis, viņš zina visus sīkums, viņam arī pašam vienkārši ļoti patīk. Tā kā kaut kā tā, un tā konference kopumā parādīja man kārtējo reizi to, ka tomēr tas agrāk vai vēlāk to visu ies uz elektromašīnām, ir kaut kāda visādi jaunas opcijas parādās tirgu. Skaidrs arī tā konference parādīja, ka mums tādu mašīnu tirgu vismaz. Ja tu esi lielākā tirgu, tev ir finansēšanas opcijas daudz lētākas, tev ir daudz lielāks pakalpojumu klāsts pieejams, kamēr tas Latvijas, Baltijas mazais tirgus baigi limitē. Mums tā tieši tādu automašīnu tirgu. Un varbūt vēl viena lieta par automašīnām nobeidzot, vai tu neesi pamanījis pēdējā laikā, ka ļoti daudz internetā ir rakstu un reklāma par to, kā elektromašīnas ir sliktas, vai arī kā viņas kā zūd popularitāte? Ka viss krītās, ka elektroauto burbulis ir pārgājis un kaut kas tāds, bet tās amerikāniskas ziņas, jo Eiropā mēs zinām, ka ar likumu jau būtībā ir panākts, ka viņas būs, bet es saprotu, ka tur notiek kaut kāds baigais cīņš. Pēdējā laikā, ļoti pēdējā mēnesī arī par Teslu ir ļoti daudz sliktu ziņu, ka stāv pilni autoparki ar neiztirgotiem EVs atkal Amerikā. Es esmu ļoti novērojis. Es saprotu, cilvēkiem ir dažādi viedokļi, un vienkārši tieši pēdējā laikā. Un, kopumā, kas ir kopumā par situāciju? Jā, krītos pieprasījums pēc elektromašīnām, bet pēc visām mašīnām krītos pieprasījums, jo bremza ekonomika pasaulē. Un ko es redzēju, ka izrādās, ka Toyotas esošais, jo Toyota vienmēr visu laiku ir bijusi skeptisks par elektromašīnām. Jā, viņiem bija hibrīds, bija viņa lielā stratēģija. Jā, un hydrogen un tā tālāk. Un izrādās, ka tas Toyotas CEO kaut kādā intervijā nesen lielījās, ka viņš ir personīgi ar savu efortu, ar savu ieguldījumu nobremzējis elektroauto adapciju. Izskatās, ka varbūt to pat Toyota ir bīdījusi tādu mazliet propagandu par elektromašīnām. Japāņi iesaistās spēlē jautri. Jā, tā kā viņi reiz vienkārši mazliet sāk atpalikt, jo nesāk laicīgi to darīt. Jā. Tā kā tā, nezinu, vai tā ir patiesība, bet tas ir kā ir, ka Toyota CEO pats pateica, ka viņš varbūt ka Toyota ir viena no tām organizācijām, kas ir tādu varbūt kampaņu vērsus pret elektromašīnu. Viņi ir milzīgi, viņi ļoti daudz lielas likmes ir uzlikuši uz to, ka tas būs hibrīds, skaidrs, ka viņiem tas ir izdevīgi. Jā. Plus Amerikā mainās prezidents, un šis ir tāds, iespējams mainīsies, drīzāk mainīsies. Šis ir tāds labs laiks viņiem šaut ar to visu ārā. Kā domā, kas būs nākamais Amerikas prezidents? Es pieļauju, ka mēs vēl mēs nezinām viņu. Es kā čalis, kurš zina Baidenu un Trumpu, es pieļauju, ka parādīsies Baidena vietā alternatīva, un tas varēs būt prezidents. Es sadarēšu uz aliņu, ka Trumps būs nākamais prezidents. Jā? Ja būs Baidens versus Trumps, tad jā. Man liekas, ka Baidenu nomainīs pret kaut ko saprātīgāk. Tā kā par 20 gadiem vai 10 vismaz jaunāku. Nē, īstenībā, tā no Amerikas politika. Tas ir smieklīgi, un Amerika nosaka principā pasaules politiku lielā mērā, un tad pasaules politika nosaka kaut kādu pensionāru. Lētākas zāles pret demenci vai kaut kas tāds. jā. Runājot par jaunajiem modeļiem un vecajiem modeļiem, tad joprojām Teslas Model 3 ir tikai karalis, jā? Pēc tā, ko tu redzēji. Price performance, tas, ko davo par to naudu, jā. Un tas viss, mēs piemēram iekāpam, es pat neatceros, kur tā mašīna vairs bija, un tu vari redzēt, ka vienkārši vecie ražotāji, viņi ieliek bateriju vecajā mašīnā. Jā. Tas, ko mēs jau tur runājām. Tas galīgi garām, jā. Tā kā, jā. Ok, izdomājiet, ko pirksiet Ox-Drive'am? Mēs domājam par citiem zīmoliem. Jā. Tā kā, jā. Ja klausītājiem ir idejas, kādas cits elektromašīnas viņi gribētu redzēt Ox-Drive aplikācijā, tad rakstiet, droši dodiet mums zināt. Tagad es tavā aptaujiņā nobalsoju. Es nebalsoju tikai par Dacia, bet es sapratu, ka es nobalsoju par mašīnām, kas man liekas interesantas, bet tajā pašā laikā es sapratu, ka es jau viņas neņemtu, viņas būtu uz ielas, viņas tikai paņemtu vienreiz, lai izmēģinātu. Tā kā likās, tas sociālās aptaujas šajā gadījumā, viņas varbūt drusku mānīgas, jo cilvēki saklikos to, ko viņiem gribētos. Ar mašīnām, klikot to, ko tev gribētos, tikai var sanākt tā, ka tev beigās ikdienā jāmaksā naudiņa, izvēlēs to lētāku un garlaicīgu alternatīvu. Protams, tieši tā. Tā jau arī ir.
dažas foršās mašīnas noteikti palīdz. Un starp citu, es arī mammu izvadāju ar Model 3 Performance. Un jā, arī ļoti patika. Ļoti labi. Bet, es domāju, mēs tur esam runājuši, Teslas tehnoloģijas ir galvas pārāks par visu citu. Vai ne viņiem mākslīgais intelekts palīdz mašīnai pašai braukt. Bet Tesla nav vienīgi ar mākslīgo intelektu. Runājot, veikli pārējot uz OpenAI tēmu, kuras valdē, un viens no dibinātājiem arī bija Elons Musks. Viņiem tad ir jautrie jaunumi. Bet te laikam prātīgāk iesākt to visu tēmu par to, kā viņu šefs tika atlaists un jau paņemts atpakaļ ar to, kāda viņiem tā uzņēmuma struktūra. Jo viņu šo uzņēmumu dibināja kā non-profit uzņēmumu, attiecīgi. Viņu mērķis nebija pelnīt naudu, bet ļoti ētiski un humāni uztaisīt AI. Un tas notika 15. gadā. Viens no galvenajiem investoriem bija Elons Musks. 5 miljonus, man liekas, investēja kaut kas tāds. Jā, un bija baumas, ka viņš pēc aptuveni 3 gadiem, viņam nepatika, ka viņi par lēnu attīstās, un, Elons ir Elons, ka viņš gribēja kļūt arī par šefu tur, par CEO, bet visai pārējai valdē tā ideja nepatika. Un baumo, ka tieši tāpēc viņš aizgāja prom no tās valdes. Publiskais paziņojums gan bija tāds, ka tur ir interešu konflikts ar Teslas AI, un attiecīgi viņu self-driving cars. Klausies, bet es kaut ko pilnīgi citu zinu, man liekas, esmu dzirdējis, kāpēc viņš aizgāja. Tur bija par to, ka viņš gribēja vairāk pieķerties, kontrolēt kaut ko, bet tieši tāpēc, ka Elona mērķis bija ar OpenAI, bija veidot to kā non-profit, kas ir open source tehnoloģija, kuru jebkurš var izmantot, lai varētu AI labāk kontrolēt. Kamēr pati valde un pats uzņēmums gribēja iet vairāk uz tādu peļņu pelnošu uzņēmumu virzienu, kaut kas tāds. Pēdējā diena notikumi rāda, ka valde ir diezgan humāna, bet tas ir interesants virziens. Jā, tas, ko es biju sapratis, ka oficiālais iemesls, tāpēc, ka interešu konflikts neoficiālais, ka viņam nepatika, viņam kaut kas tur nepatika, un viņš esot piedāvājis būt par CEO, viņam atteica, viņš aizgāja. Un tas, kas notika pēc tam, attiecīgi, aizgāja prom Džeks, kas viņiem regulāri deva vislielāko naudu, un viņiem arī aptrūkās. Tas nozīmē, ka viņiem nav arī nākamajiem soļiem naudas. Viņi nonākuši tajā posmā, ka viņiem vajag superdatorus, lai mācītu to intelektu un grūtu situāciju, un tad viņi nodibināja limitētā profita organizāciju. Misija nodibināja. Attiecīgi, tas noteikums bija tāds, ka investētā nauda ir cap tam visam, ja tu investē, tas cap ir reiz 100, attiecīgi, ja tu investē vienu naudiņu, maksimums, ko tu vari dabūt atpakaļ, ir 100 naudiņas kā investors. Bet joprojām valdes uzdevums ir, viņu uzstādījums tāds, ka valde neatskaitās investoriem, jo parasti normālā uzņēmumā valde strādā, lai maksimizētu investoru ieguvumu būtībā. Šajā gadījumā valdei nekāda, viņiem pat bija tā atrunāts, ka valde atskaitās tā kā humanity, cilvēcei. Tad tāpēc arī visā situācija ir radusies tāda, kā viņa radās. Ok, sāks interesanti. Tas ir tāds ļoti jocīga struktūra. Izklausās cēli, bet, tas grūti to pēc komunisti izklausās bišķiņ. Un, jā, var internetā vienkārši iegooglēt OpenAI un OpenAI LP un paskatīties, kādā schēma viņa izskatās. Man viņa ir izdrukāta, bet nav jēga viņu aprakstīt. Un tajā visā pārējā no non-profit uz for-profit, būtībā tas reiz 100 no investīcijām ir it kā caps, bet no otras puses tev liekas, ka tas ir arī drusku garantēts un brīnišķīga reklāma, un mēs limitējam līdz 100 reizēm. Tas tā kā 100 reizes, tas ir kripto atdeve. Un tad viņi aizgāja tādā virzienā, ka viņiem vajadzēja naudiņus, un viņi atrada, kā viņas dabūt. Un protams, labs jautājums, kā tā valde tiks ar visu galā un neatbildot investoriem, un kas notiks, ja parādīsies īstais mākslīgais intelekts, jeb AGI, par ko tagad daudz runā, kas tulkojumā tad ir Artificial General Intelligence, jo tagad ir tāds triāls tam, kas būs, bet tā īstais mākslīgais intelekts būtībā ir tā kā alternatīva cilvēku smadzenēm, kas pats lemj un domā.
tad kā tas tagad tā sistēma strādā, visdrīzāk švaki, un kā tas strādās, kad būs vēl viens jauns, interesants partneris spēlē, kas ir pats mākslīgais intelekts, kas pats lemj, tad arī interesanti. Bet varbūt to ņemot prātā, viņiem bija tik jocīga struktūra. Bet dienas beigās, kas notika 17. novembrī, vai varbūt sajauc datumu, bet pavisam nesen, 17. novembris, varbūt... Pagājušajā nedēļā. Tā bija 17. novembrī. Valde nāk klajā ar paziņojumu, OpenAI valde, ka nolemj, ka viņu CEO Sam Altman vairs nebūs CEO, attiecīgi viņš tiek atlaists, un tāpēc, ka viņa darbs nav bijis pārlieku caurspīdīgs. Un viņš nav bijis pietiekoši atklāts pret valdi. Un te jāņem prātā, ka valde pēc tā, ko es sapratu, viņi tiešām ļoti, ļoti rūpēs un diezgan aware joprojām par to, kādā virzienā aizies mākslīgais intelekts, bet kopš ChatGPT iznāca publiski, Sams kļūt ļoti populāru cilvēku. Mēs jau mūsu pašā pirmajā podkāstā arī parunājām par to ideju par iPhone of AI, kad attiecīgi diezgan publiski viņš jau ir dīlojas ar SoftBank par investīcijām, Johnny Ive dizaineri par ideju radīt kaut kādu AI ierīci. Paralēli OpenAI viņš ir runājis ar kādiem investoriem, meklējis naudas, strādājis ar ideju, ka varētu uztaisīt konkurentu Nvidiai, lai viņi nav pilnīgi atkarīgi no Nvidias. Es saprotu, ka valdē tas likās trikī un ka tas var aiziet nekontrolējami visādos virzienos, un varbūt viņi jau ir tikuši pie šī AGI, un viņiem varbūt vai ir ļoti tuvu, un varbūt viņiem ir bail, ka tas aiziet citās rokās vai kaut kā tā. Attiecīgi bija gana liela spriedze, lai viņi atlaistu. Bet kas notiek, ja tu atlaidi CEO kompānijā, kam nav ražošanas līnijas un kur ir ļoti dīvaini noteikumi un nav tāda diezgan primitīva struktūra un atskaitīšanās sistēma. Attiecīgi, jā, tad Sams tiek atlaists. Viņš bija populārs savu darbinieku vidū, un arī viņa partneris pasaka, ka viņš atkāpjas. Sākumā 3 galvenie researcheri pasaka, ka mēs arī būsim off, un beigās vairāk kā 700, laikam pat gandrīz 800 viņu darbinieki paraksta vēstuli, atklātu, ka ja Sams ir prom, mēs aizējam. Labākiem darbiniekiem atalgojums gadā gandrīz 800,000. Diezgan ok vieta strādāt, kur strādāt, jo sākumā pašā viņu researcheriem bija mazas algas, bet viņi nāca, jo tur bija krūta komanda, bet beigās jau viņi labu naudiņu pelnīja. Un kā tā visa šaha spēle izvērtās tajā brīdī, pieslēdzās Microsoft, kas jau ir bijis viņiem investors ar, cik tu minēji, pats laikam iepriekš 11,000 miljardiem. Man liekas, ka Microsoft investēja kaut kādus 40 miljardus par 49% uzņēmumu kapitāla daļu. Kaut kas tāds. Es biju dzirdējis par 10 miljardiem sākotnēji, bet es nezinu, kas daudz notiek pēc tam. Daudz naudas. Jā, OpenAI nav publisks uzņēmums, tā kā visādi var būt, bet aiz valdes Microsoft bija lielākais spēlētājs tajā visā. Un, skaidrs, tas ir milzīgs tehnoloģija milzis, un AI ir nākamā lielā lieta. Un tad, jā, viņu šefs izspēlēja savas kartes, un viņš piedāvāja Samam nākt pie viņiem un taisīt Microsoftā divīziju mākslīgā intelekta, un tad visi darbinieki piedraudēja, ka viņi ies viņam līdzi. Kas ir diezgan stulbi, ja tad būtībā OpenAI paliek tikai čauliņa bez satura. Ar visu research, protams, un algoritmiem, kas ir uztaisīti, bet uz priekšu viņi neiet tie algoritmi tajā brīdī. Un tad būtībā ar šo visu, teiksim, latviski fuck-upu, Microsoft gandrīz par velti varēja tikt pie visas tās komandas. Par velti, protams, nav, viņi daudz jau naudas ieinvestējušies, bet Microsoftam jebkurā gadījumā abi varianti ir izdevīgi, arī, ja tas OpenAI paliek, jo viņi tur ir galvenais investors un lielākais teicējs no malas. Un kā tas viss attīstījās, beigās tika panākt vienošanās, ka Sams tiek paņemts atpakaļ, valde tiek atlaista, izņemot vienu čali. Valde visdrīzāk tiks paplašināta, un visdrīzāk valdē būs arī kāds no Microsoft. Tā kā Microsoft tika pie savas ekstra pīrāga daļas, jo līdz šim valdē nebija neviens no lieliem uzņēmumiem. Un, jā, šis dīvainais nedēļas process noslēdzās, bet
gan daudz tādāku faktu un informācijas, bet joprojām diezgan neskaidri, jo Sam atlaida, jo viņš nebija pārāk caurspīdīgs. Un kas tad ir tas lielais iemesls, lai riskētu ar investoriem? Man liekas, bija diezgan skaidrs, ar ko viņi riskēja viņu atlaižot, lai visu šo pasākumu būtībā nodedzinātu līdz zemi. Skaties, tas, ko... Labi, tu īstenībā izaicināt vairāk detaļas nekā aizdzināju, cik bija prom baigi nelasīja par to tajā brīdī. Bet, skaties, tas ir fakti un tad ir interpretācija lietām. Teiksim tā, kas ir fakts? Fakts ir tāds, ka valde atlaida Samu. Otrs fakts ir tas, ka viņi saka, ka viņš nebija pietiekami caurspīdīgs. Bet vai ne, tas jau ir mēs nezinām īstenībā, kas notika, mēs zinām to, ka viņi tā domā. Jā. Tas ir vērā, ka tā valde nav kaut kādi biznesmeņi, kas grib ļoti daudz naudu. Tur ir salikti pat kaut kādi ļoti avērti cilvēki. Jā, tajā valdē. Tas uzvelk īstenībā, ka tajā OpenAI valdē bija ideologi. Nevis uzņēmēji. Un, teiksim tā, ironija, kāda ir ironija šajā visā? Ir valde, kuram nevienam nav jāatskaitās, vai ne? Jā. Un tad viņi apvainojas, ka viņiem neviens un ka viņiem uzņēmuma vadītājs un dibinātājs neatskaitās. Tas ir smieklīgi. Tā ir ironija, vai ne, ka tas tā notiek. Šāda cēla struktūra vienkārši nestrādā. Tāda nestrādā, jā, vai tas ir pilnīgs non-profits, vai arī, kas ir labums tomēr ir kapitālismu un to, ka kāds mēģina maksimizēt peļņu, tu vismaz zini motivāciju un tev ir atskaitīšanās. Bet labi, tas jau ir cita veida diskusija, bet kā es saprotu, kur bija tā galvenā īstenībā problēma, kas Samam Altmanam, kur šī bija tāda ideoloģiska atlaišana. Jo tajā valdē sēdēja cilvēki, kuriem ir ļoti citādāka ideoloģija nekā piemēram, Samam. Tur bija kaut kāda, piemēram, sieviete, kura teiksim, tā ir tur finansējusi visus liberālos, tur, teiksim, tā izgājiens, viss, kur bija tā George Floyda trakums un tā tālāk. Un viss šīs lietas, kas bija vienkārši pārspīlētas. Okay. Un tie ir visi, teiksim, tā kreisie liberāļi, kuriem patīk visu kontrolēt. Tie ir tie paši cilvēki, kuriem patīk Twitterī kontrolēt un apspiest visas, teiksim, tā viedokļus, ka neskrīt ar viņiem. Tā ir tā faktu interpretācija, ko es dzirdēju, ka tas tiešām bija tāda ideoloģiska atlaišana. Jo, teiksim, tā, padomā loģiski, ja Sams saka, hei, es gribu reizot naudu, lai veidot konkurenci Nvidiai. Super, tāpēc, ka Nvidia ir pilnīgs monopols mākslīgā intelekta čipu tagad tirgu. Tā kā, teiksim, tā, tas jau nav nemaz nekas tik šausmīgs un tā tālāk. Tā kā, zini kā, tur kopumā ir tā, ka baigi daudz, mēs ļoti daudz ko nezinām, ļoti grūti spriest. Tāpat kā arī, tas OpenAI vispār tas stāsts. Piemēram, zini kā, tu saki, Masks gribēja vadīt. Bet es atkal dzirdēju intervijā, ka Masks teica, ka viņam vienkārši nepatika, ka viņš redzēja, ka virzienisks uzņēmums ies uz peļņas organizāciju. Mēs nekad nezināsim, kā ir taisnība. Mēs nezināsim. Jā. Bet, ko es tev varu nomierināt un vispārējos, ChatGPT, kas ir OpenAI produkts galvenais, ir ļoti tālu no Artificial General Intelligence. Ar ChatGPT tu vari rakstīt, viņš tevā vietā var rakstīt datorprogrammas un kodu bez programmēšanas zināšanām, bet viņam ļoti slikti iet ar vienkāršu matemātiku pat. Es te iesaku visiem, kur uztraucās par ChatGPT, pamēģināt vienkārši teksta uzdevumu. Iedot burtiski teksta uzdevumu, kā mēs risinājām pirmajā 4 klasītēs, un ChatGPT ir ļoti liels problēmas ar tādiem uzdevumiem. Jā, man liekas, viņš arī mācoties ir iemācīties nepareizi. Un viņš ir iemācīties nepareizi. Es viņam prasīju domēnu idejas, kas sastāv no 2 vārdiem. Gandrīz visas domēnu idejas sastāv no 3 vārdiem. Es viņam pārprasīju, davai salabo vecais. Viņš teica, ok, piedod, un atkal 3 vārdu domēnu. Un tas ļoti īpatnējs primitīvs lietas. Jā. Tas ir, vai ne, jo varbūt tāpēc, ka programma, tas viss algoritms mācās no kopējās cilvēces interneta zinātnes, vai ne? Lai tu programmētu, tev jau ir jāmāk programmēt, viņš mācīs uzrakstīt normālu kodu, bet vienkārši matemātika daudziem cilvēkiem sagādā grūtības, varbūt ir tā lieta. Tā kā tādā ziņā, es nezinu, vai ChatGPT un OpenAI pārvērties par Terminatoru, bet pat ja pārvērtīsies, viņiem būs problēmas ar varbūt saskaitīt 2 + 2, lai noteikti, kur šaut raķetes, tā kā nav ko uztraukties. Es saprotu, arī Samam bija tāds tipisks uzņēmēja move fast and break things. Tā kā jaunu uzņēmēja tas vibes, kamēr valde bija super aware un varam viņus nosaukt par woke vai nevoke. Jā, tas ir pareizais vārds. Tehniski jau tas wokeness šajā gadījumā ir tas, ja tā ideja ir tīri izspēlēta, viņa izklausās labi, bet problēma sākas tajā, kad ir pastāv fizikas likumi un pārējā pasaule, un viņi it kā arī nedrīkst aizkavēt to, ka Amerika nav pirmā, kas uztaisa to AI. Tas ir jocīgi, es nezinu.
Tu gribēji kaut ko par Microsoft pateikt? Par Microsoft īstenībā ir tā vienkārši. Microsoft vispār viņi ilgus gadus tā, stragloja, nekur īsti uz priekšu negāja. Viņus tas CEO bija Steve Ballmer vai kā viņam pareiz vārds. Viņi īsti nekur negāja. Tad ielika viņiem vietā vienu tādu indiešu CEO. Nadella, jā, vai kā. Kopš tā brīža īstenībā Microsoft ir ļoti sācis ar lieliem soļiem iet uz priekšu un inovēt. Jo, piemēram, ja neskaidrs šo ChatGPT investīciju, kas man personīgi, es tikai tajā brīdī, kad vispār viņi investēja, sāku pievērst uzmanību tam, ko Microsoft ir izdarījis pēdējos gados. Bet ja neskaidrs to, ka viņi, ChatGPT investīcijas tas bija tā kā top of the top, vai ne, viņa lēmums. Bet viņi pat ir izdarījuši tādu lietu, kā ielikuši Excelī Python, kas ir populārākā programmēšanas valoda. Protams, tā no malas tas neizklausās super interesanti un wow, bet... Ja, tu man pazaudēji pie vārda Excels. Jā, es pazaudēju pie vārda Excel, bet viņi pat, tas, ko tas parāda, vienkārši viņi savus esošos produktus, kas, piemēram, 30 gadus vai cik tur Excelim ir gadu vai ne, viņi sākuši tos ļoti inovatīvi uzlabot. Jā. Tā kā Microsoft dara visās interesantas lietas, un viņi, es domāju, tā lēnām šiem gadiem nākamajiem atgūs kaut kādu to savu, varbūt, cilvēku excitementu par viņiem. Jā, viņam arī bija ļoti jauka prezentācija, ka viņi rādīja, kā viņi integrē mākslīgo intelektu savā, vienkārši Windowsā. Jā, tas arī bija ļoti forši. Viens bija Siri, ko īstenībā varbūt neizmanto, bet mākslīgais intelekts tas bija ļoti nice. Un tas ļoti daudzus rīkus, ko mēs ņemam un izmantojam, viņš ir integrēts datora operētājā sistēmā. Tas ļoti atvieglo dzīvi, bet arī kancelē ļoti daudzus jaunus uzņēmumus. Jā, Microsoft Edge, jauno Internet Explorer, Microsoft Edge joprojām nekačā noteikti, bet es domāju, ka viņi kaut kādu brīnumu izdarīs, tā kā mēs sāksim. Jo Bingā ir integrēts ChatGPT, kas Bing ir Microsoft search engines. Un es pamēģināju. Es saprotu, viņu neizmantoju, bet tiešām viņš meklē labāk rezultātus. Viņš bija daudz labāks par Google's jauno sistēmu, kas bija. Tur ir paprasīt viņiem par sevi kaut ko, un viņš tevi aprakstīs kā pilnīgi svešus cilvēku. Ok, labi. Smagas, lielas tēmas. Bet runājot par Vogue. Jā, runājot par Vogue un fizikas likumiem un atteikšanos no tiem, Mr. Jordans Petersons, kā izrādās ļoti kontroversiāls. Kad tu saprati, ka viņš ir baigi kontroversāls tēls, jo es tā kā Twitterī, es neapgrozos Twitterī daudz. Es viņu ieinstalēju, es paskatos, man viņš nobasīja un es viņu izinstalēju. Tas parasti notiek 1-2 nedēļās. Un vienā no šiem etapiem, kas notiek reiz pusgadā, es uzzināju, ka viņš brauc uz Tallinu laikam, vai uz viņu, es nezinu, kaut kas pirms vairākiem gadiem. Un viņi visi nenormāli heito. Man liekas, kāpēc viņš šo... Jo tas mans iespējas par viņu bija tāds, ka viņš tas čalis, kas tev, tas tā kā you're feeling down, tad paklausies viņam būs tāds, taisnu mugurē uz priekšu vecais. Un izrādās, ka tas ir aizgājis daudz tālāk par mācībām, kas ir viņa grāmatās vai filozofiju, ko viņš savā pirmajā Maps of Meaning grāmatā tur ir aprakstījis. Kad tu saprati, ka viņš ir kontroversāls tēls un kāda tev tā attīstība ar attiecībām ar šo publisko figūru? Man vispār nepatīk. Es nepatīk. Es ļoti neiesprings par vārdu kontroversiāls. Es nedomāju, ka tāda lieta kā kontroversiāla. Teiksim, ka tāda lieta eksistē. Var aiziet, tur vārdu nozīmīgs. Tas ir, vairāk tas vienkārši man kontekstā arī ar Petersonu. Man nepatīk, ka viņi, kādam nepatīk viņa viedoklis, viņš uzreiz teiks par kontroversiālu. Es zinu, vārds kontroversiāls nozīmē, ka cilvēks, kurš ļoti dala sabiedrības viedokli, vai ne? Bet tāpat, vispār liekas, mazliet tas ir nožēlojami daļai, ka mēs kā sabiedrība Latvijā arī pasaulē tik šausmīgi uzēdamies kādu cilvēku, kurš kaut ko pasaka, varbūt, kas mums nav paprātam. Tas nav produktīvi, tas nav interesanti, un uzreiz par to aplainoties un tā tālāk. Bet man attiecības vispār, diezgan īsumā garas, jo es par Petersonu pirmo reizi uzzināju tad, kad viņš arī kļuva populārs Kanādā pat vēl, pat nevis tikai Amerikā. Un tas jau bija pirms daudz gadiem, pirms kaut kādā 15. 16. gadā, ka viņš sāk parādīties video ar viņu internetā, kur viņš diskutē par transgender pronouns. Tā ir viņa lieta, ar ko viņš kļuva populārs. Viņš projām ļoti daudz runāja. Bet reiz runājot par propagandu vai arī par faktu interpretāciju, kā tu, piemēram, saproti to tēmu, kāpēc viņš toreiz kļuva populārs un par ko viņi visi sāka tikai varbūt suinīt vai kāds ir tas vārds Latvijas. Tā kā, vai tu zini par, kā tu to saproti? Tur bija... Kanādā pieņēma likumu saistībā ar to, lai transpersonas neapceltu, un viņš bija interpretējis, ka
viņš bija bet tā īsti nesot bijusi taisnība, ka, ja tu nesauksi cilvēku, kas ir izdomājis, ka viņam ir cits dzimums, un es saprotu, viņa cepiens ir par tiem, kas izdomā, nevis fiziski samaina dzimumu. Attiecīgi, ja tu to nerespektēsi, tad tevi bezmaz ieliks cietumā. Un par to viņš ļoti skaļi sāka runāt, un attiecīgi loģiski viņam bija ļoti daudz piekritēju, jo, tas ir drusku nonsens, ja, nezinu, cilvēks vienkārši pasaka, ka viņš ir kaut kas cits, un ja tu nesauks viņu tajā vārdā, tad tevi bezmaz ieliks cietumā. Bet, it kā tas likums ne tuvu nesot bijis tik traks, un viņš jau esot daļai bijis pieņemts jau sen iepriekš. Bet, tas tā kā uzjumdīja un sašķēla sabiedrību ļoti pamatīgi, jo tas ir divas ļoti savādākas filozofijas. Un tajā brīdī sākās lielā diskusija, kur centrā arī ir pats Jordans. Un te laikam arī tad parādās tas jaunais filozofijas nevis filozofijas, bet fizikas likuma izslēgšanas vilnis, kad, attiecīgi, vīrieti, sieviete, kāds, kas piedzimst bez dzimuma, tā var gadīties medicīniski, un tad ir cilvēki, kas izdomā, ka viņi mainīs dzimumu, taisa operācijas un riktīgi mokās daļ tā. Un tad ir arī jaunais veids, ja klasisks trans nav jaunais veids, tad ir vēl jaunāks modelis šai visai doma attīstībai, ka tu pašpasludinies, un viss ir spektrs, un attiecīgi tu arī būtu vīrietis ar vīriešu ķermeni, bet teikt, ka tu esi sievieti, jo tu tā jūties, un cilvēkiem, kam patīk saprotamas lietas un saprotamas struktūras, un kuri parasti balsta savu domāšanu lietās, kas sevi jau ir pierādījušas gadu desmitiem un gadsimtiem ilgi, šīs doma gājiens liekas diezgan absurds, un lai cik ļoti liekas, ka loģiski nevajag apcelt gejus un lesbietes un tam līdzīgi. Viņi tādi piedzima un viņiem ir jāpalīdz justies labi ar to situāciju, kādā viņi ir, bet salikt viņus vienā maisā ar šo visu, man liekas, diezgan absurdi un dīvaini. Bet tā ir sanācis, ka, ja mēs redzam Praida gājienus un visu pārējo, tur viss ir vienā maisā, un man liekas, viņi pat paši savā starpā nav par to mierā. Bet cilvēkam no malas ir vēl jocīgāks to skatīties. Es nezinu, es nedaudz apmaldījos, ko es stāstīju, tagad papildini mani. Tu īstenībā, redz, tas jau ir ļoti normāli, kad apmaldījies. Kad tas nav tik vienkārši. Preses klubā vai kur bija kaut kāda diskusija, kaut kādā raidījumā bija diskusija par to, ka runāja tieši par visiem šiem te dzimumu pronouniem, kas ir latviski, protams, ka tas nav jautājums latviešu valodā, tāpēc, ka latviešu valoda mazliet citādi ir strukturēta, bet, piemēram, ja angliski sieviete ir she vai her, un vīrietis ir he vai his, tad visi šie te non-binary, jeb nebinārie cilvēki saka, hei, tagad es būšu zi vai zā, un kas tur vēl. Tas tā varbūt tiem, kas līdz galam nezina, bet par to runā. Un tas nav viens vārdiņš. Tur ļoti plašs spektrs ar visādiem apzīmējumiem. Visādiem. Tādiem, ka liekas, es nezināju, ka tāds domgājums var pastāvēt, līdz tādiem, tas ir absolūts absurds. bet vienkārši, kas parāda, vienkārši, kā tu saki, ka tu apmaldies, un es domāju, lielākā daļa, liekas, ka tā ir milzīga tēma un kontroversāla tēma atkal, bet kārtīgi, es domāju, šī ir viena no tām tēmām, kur viedoklis ir ļoti mazai sabiedrības daļai, un pārējiem ir pilnīgi vienalga. Man smieklīgs stāsts ir tāds, ka man bija ciemos sievas tēvs pagājušajā nedēļā, vai, pirms 2 nedēļām, viņš skatījās to sižetu kaut kur fonā, es kaut ko citu darīju, viņš saka, klausies, par ko vispār viņi runā, es nesapratu nevienu vārdu. Tas ir tas cilvēks, 50 plus vai 60 plus, kas ir īpaši no Latvijas, ko viņi domā par šo tēmu, viņi vienkārši nedomā. Bet redzi, tas viss, ko tu stāstīji, teiksim tā, katrs no mums tur varbūt ciena gejus, lesbietes, varbūt neatbalsta transvestītus, atbalsta gejus. Redzi, kas pa lietu, tam nav nekāda sakara ar Jordanu Petersonu. Tas, ko tu sāki, kāpēc tev prasīja, kā tev saproti, kāpēc, par ko viņš vispār ir, kārtīgi reiz ir par tādu mēdīju, varbūt reprezentāciju, faktu reprezentāciju vai arī tādu mainīšanu, jo Petersons nekad neteica, ka viņš ir pret transvestītiem. Tas viss sākās ar to, ka viņš vienkārši pateica, ka nav jābūt likumam, kas ierobežo brīvo runu. Un šajā gadījumā, ja tu, piemēram, nenosauc trans vai non-binary personu viņu pareizajā pronaunā, par to tev var uzlikt sodu. Tad, ja tu man, piemēram, saki, Kristiāna, es gribu būt tanks medinieks, un es tev nenosaucu par tanku medinieku, tad man var uzlikt sodu par to, jo tu nerespektēji tavu gender pronounu. Tas bija vienīgais viņa cepiens. Viņš jau nevienā brīdī neteica, ka viņš neatbalsta kaut kādus non-binary. Labi, tagad viņam tur ir prasīgs viedoklis, vai tas ir normāli, ka tur ir 100 dzimumi. Ja, tas ir cita, bet tas jau nekad nesākās. Un tas jau nesākās par to, ka viņš neatbalsta transvestītus. Tā kā, un es domāju, vispār tā problēma ar Petersonu jau ir kāda.
Viņš jau īstenībā pat nesāka ar kontroversiālām tēmām par transvestītiem. Viņš būtībā viņš ir klīniskais psihologs vai psihiatrs, vai kas viņš pareizi ar 30 gadus pieredzi. Viņš ir cilvēks ar pieredzi tiešām pa savu jomu. Un viņš sāka ar to, ka viņš Quora, kas ir internet fórums, mazliet, tas bišķi līdzīgs Redditam, iepaustoja kaut kādus 46 noteikumus dzīvē. Jā, kāds paprasīja, kāda ir jēga dzīvē. Kāda jēga dzīvē, vai kā viņš sāka rakstīt un viss, un viņš saprot, tam ir liela piekrišana, tu sāk taisīt video, un tad tie noteikumi pārkonvertējas grāmatās. Jo viņa jau tā galvenā tēma, un dzird, viņš nav tur vai transvestīti vai brīvā runa, viņš izmanā par kaut ko pilnīgi citu runā, viņš runā par kaut ko pilnīgi citu. Bet, starp citu cilvēkiem, kam ļoti nepatīk Petersons un tas, ka, piemēram, attiecīgi cilvēkiem, kas ir ļoti pret viņu un kas varbūt pārāk daudz runā par šīm tēmām, ko tu tagad saki, ka tas jau nav viņa jājām zirdziņš, viņiem parasti ļoti nepatīk konkrēti likumi. Viņiem grūti identificēt pasauli, ka ir konkrēti noteikumi, pēc kuriem spēlējot. Viss būs vienkārši. Viņiem ir tas, ka viss ir interpretācija un es varu darīt, kā es jūtos. Un tur ļoti liela vispār filozofiskā divu domāšanas veida atšķirība. Un arī tās likuma grāmatas varbūt iepriekš viņas necepīja tik ļoti, bet tagad līdz ko viņš pasaka šo, viņi saprot, kādu likumu, tā kā beidz man uzspiest savus likumus un ir jauns veids, par ko apvainoties. Kas gan īstenībā diezgan interesanti, vai ne, jo Petersona likumi patīk, piemēram, Amerikā patīk konservatīvajai sabiedrības daļai, kuriem no otras puses nepatīk ierobežojumi likumi. Vai ne, tikai es puses viņa arī man, tas libertarian konservatīvais minds, es lieciet mani mierā, es pats darīšu, kā es gribēšu. Bet Petersons jau nerunā par varbūt kaut kādiem juridiskiem likumiem. Viņš runā par likumiem, pēc kuriem varbūt noteikumiem vai pieņēmumiem, pēc kuriem dzīvot savu dzīvi, lai dzīve būtu bagātīgāka un justos piepildītāks. Noteikumu grāmatas būtībā ir self-help grāmatas. Jautājums, vai Petersons ir self-help, es neesmu par to domājis. Varbūt viņš nav, bet tas ir tas, kas viņam ir vislabāk pārdodās. Jā, bet, piemēram, par to Petersonu arī tagad bija Rīga, kad viņš bija Rīgā. Es atceros, Delfos raksts, tur Kremļa propagandists Petersons pulcē visus atbalstītājus. Un tad viens no šiem raksta autoriem redzēja kaut kādu personīgo rakstu kādā formā, kur arī pats labākais līdz galam nebija, pat autors nebija parakstījies, kas viņš ir, kaut kā citādāk puszina, atred, ka tas bija viņš. Un tur bija, piemēram, arī tāda lieta, tas cilvēks, viņš saka, kāpēc 12 Rules for Life tā grāmata ir bullshits, un tur pats pirmais komentārs viņam ir, grāmatā viņš raksta, ka pētījums bija par vēžiem, bet atsaucēs īstenībā ir par omāriem. Kaut kāds tāds absurds. Ka atrada, kam piesieties, vai ne, šis cilvēks. Un īstenībā pastījos tos atsaucas, un īstenībā tur viss ir kārtībā. Tā kā, bieži vien Petersona kritiķi paši neveic kaut kādu, varbūt, kritisko domāšanu, vai nav izlasījuši to grāmatu, vai nav paklausījušies. Skaidrs, ka viņš neviens nav perfekts, bet bieži vien tā kritika ir tāda šķidra diezgan, nepamatot. Jā, šī ir ļoti laba tēma, jo, attiecīgi, man Petersons ļoti simpatizē, jo viņam daudzas tēzes un daudz tie likumi, man viņi ikdienā patīk un palīdz iet uz priekšu. Viņi dažreiz ir ļoti generika, bet man ikdienā to bieži vien ļoti vajag. Un man patīk, es novērtēju, un man noder. Līdz ar to es arī gribēju paklausīties, kad viņš atbrauc uz Latviju, un es arī pēc tā pasākuma jutos forši un iedvesmoti. Bet, attiecīgi, te parādās tas cancel culture piesitiens tam visam, jo man godīgi sakot, vienalga, ko viņš saka par tām tēmām, ko mēs iepriekš aizskārām, jo es tikko pateicu, kāpēc man viņš ir nozīmīgs un kāpēc es izlasīju viņa grāmatas un kāpēc es pasakoju viņam līdz kaut kādās, aizēju uz pasākumu, izlasu kaut kādu viņa atziņu. Bet, būtībā ir tādi 3 pīlāri, kāpēc viņu heitot izveidojušies. Un neviens no viņiem nav saistīts ar viņu darbu. Pirmais, tātad tu jau pateici, viņa doma gājiens ir ļoti pret woke kultūras domu gājienu. Otrs, Covid laikā viņš ļoti skaļi un daudz runāja par to, ka tas ir fufelis, un viņš atbalstīja, piemēram, Kanādā, kad bija tālbraucēji milzīgais streiks, viņš atbalstīja viņus. Un par to viņš dabūja lielu heitu. Tu gribēji nesamet divas daļai dažādas tēmas vienā? Nē, tas ļoti, ļoti liela pīlāri, par ko viņi pēdējā laikā zakāja, un kas bija tās, it kā kontroversiāls. Es saka, ka viņš teica, ka Covid bija fufels un ka viņš atbalstīja tālbraucējus. Tas nav viens un tas pats. Attiecīgi, viņš iestājās tajā pusē, kas nebija ar mieru akli
paļauties uz visiem jauniem noteikumiem. Jā, tas ir pareizi. Tam es piekrītu. Un tad pats pēdējais, kas mums visvairāk ietekmē un kāpēc arī visi tie jancīgie Delfa raksti, viņš kā ļoti daudz rietumu eiropnieki, rietumnieki un amerikāņi un kanādieši, viņš vienkārši nesaprot, kas notiek Eiropā. Viņš nesaprot, kas notiek Ukrainā. Viņam ir sava domāšana, viņš skatās no malas un viņam liekas, ka kā viņš pats reiz izteicās pietiekoši nesen, kad tas karš sākās, ka tas jau nav karš pret Ukrainu un Krieviju, tas ir rietumu civili iedzīvotāju karš ārpus rietumu robežām, kur bez mazliet cīnās woke ideoloģijas pret kodām klasiskajām. Atbrauc padzīvot 3 gadus šajā pusē, un Jordans mainīs savas domas. Tā kā es viņam absolūti nepiekrītu par šo un par tiem viņa daudziem uzskatiem, ko viņš varbūt pateicis par Ukrainu, bet tas jau nenozīmē, ka viss pārējais ir ļoti forši. Tas nenozīmē, ka man tie diezgan primitīvie noteikumi dzīves, kad ej ar taisnu muguru un sakārtojas pirms savu dzīvi, pirms kārto kaut ko citiem un tam līdzīgi. Tas jau nenozīmē, ka tas ir mazāk svarīgi. Tas, ka populārs čalis sāk izteikties par lietām, kur viņš nav iegūjis izglītību, tā vienkārši notiek mūsdienu pasaulē ar daudz rīkiem, kur izteikties. Es nezinu, tāpēc vienkārši jākancelo kaut kas visādi citādi tavai dzīvē var būt ļoti patīkams un noderīgs. Tas ir tā kā, tas ir pat nosaukums tāds experts fallacy vai kaut kas tāds, ka tu cilvēki, teiksim tā, ja cilvēks ir eksperts vienā jomā, tu sāc viņa viedokli prasīt par visu. Jā, un tas ir galīgi. Tas nav pat tur Petersons, piemēram, ja cilvēks ir labs mikroķirurgs, tu uzskati, ka viņš labi, piemēram, saprot sociālas problēmas, vai kā viņas risināt. Lai gan īstenībā varbūt pat tajā ziņā viņš to saprot mazāk kā kaut kāds piemais bombs. Jā, bet viņš labprāt runās, jo viņam patīk, ka viņā klausās arī tēmās, par ko viņš var parunāt vairāk. Tas ikdienā prasa. Tas, vai cilvēks labprāt runās, tas jau ir atkarīgs, vai cik viņam patīk sevi klausīties. Jā. Bet kā par to, ka Ukraina arī par Petersonu. Jā, es arī, muļķības, ko viņš tur runāja, ka tur tiek Putins cīnās ar rietumu to valku kultūru. Pilnīgs muļķības, bet tas man tik ļoti labi pasaka, ka jā, labi, bet kāpēc viens muļķības? Es domāju, ka viss cits, ko viņš saka, tas ir pilnībā tā kā arī muļķības. Vai taču, es domāju, mums pašam, vai katram uz sev pastīties, vai mums visi viedokļi ir pareizi, vai mums nekad nav bijuši, ka varbūt nav, varbūt mēs esam alojušies un pateikšu, ko nepareizi, vai mūsu māma, vai tava māma vienmēr ir visu, ko viņa saka, ir loģiski, ne jau tāpēc, ka viņa vienreiz pateiks kaut ko muļķīgi, tu domā, ka viņa kancel mātu. Kancel māmu. Un, tā kā jā, bet par to Ukrainu. Kas man ir tā problēma? Es zinu, piemēram, to interviju ar Kathy Newman, kur viņš stāstīja. Jā, viņš ļoti populārs. Vēl viens milzīgs slavas uzplaiksnījums, jā. Bet viņš pie viņas bija 2 reizes. Viņš pirmo reizi bija par visu valku padarīšanu, bet otrais viņš viņai teica par to Putinu, ne par Ukrainu. Viņš teica, ka viņš teica, ka Ukraina šo karu nevar vinnēt. Un viņš teica, ka Putins vienkārši nogriezīs gāzi. To sarunu es esmu redzējis. Bet es neesmu redzējis, kur viņš pats pasaka, nevis kāds citē viņu, ka tur Putins cīnās ar valku kultūru un ka īstenībā tur viss ir rietumu vaina. Es neesmu vienkārši to redzējis. Es nezinu, vai to esi redzējis, bet man to vēl neviens nav parādījis, kur viņš precīzi šo ir pateicis. Un jautājums, cik precīzi viņš ir citēts šajā jautājumā. Tāpat kā, viņš ir diezgan precīzi vairākās vietās uzsēties. Jūs čekojat cauri, man liekas, bija gan viens tweets, ko es redzēju, gan kādas garākās intervijas viņš to ir pieminējis. Okay. Viena ļoti populāra, starp citu, bet es nolasīšu vienu citātu, arī no viņas bija ar Piersu Morganu, tas čalis, kuram patīk vecais, kas ticis YouTubā. Piersu Morgans ir krūts, jā. Man ļoti patīk. Ziņu formāta cilvēks, kas ir kļuvis par YouTuberi būtībā. Un attiecīgi, jā, viņam bija šī intervija ar Petersonu, kur Petersons arī, tas message bija arī tas, ka Ukraina nevar uzvarēt un ko tur kokas, un mums kā latviešiem notrigero un liekas, ko tu tur runā, un visu uzvarēsim un atšujies. Bet tur viņš pasaka vienu ļoti sāpīgu lietu, kas ir ļoti patiesa. Un tas skan šādi. Mēs nekādi nevaram uzvarēt karu pret Putinu, jo mēs nevaram uzvarēt kādu, kuram nevaram pateikt nē. Mēs nevaram Putinu uzvarēt, jo mēs viņam pārdevām savu dvēseli par naftu un dabasgāzi. Tā kā
sasodīts, jā, mēs tagad tā kā atrodam kaut kādu kanādieti, kas nevietā kaut kur pateicis par karu Ukrainā. Tajā pašā laikā Eiropas Savienība ir akli kļūsi enerģētiski atkarīgi no Krievijas, un neatļaušos viņam piekrist par to, ka mēs nevaram uzvarēt, bet tas uzvarēšanu padara sasodīt sarežģītu. Un to gan viņš tā kā tas jautājums atkal, par ko viņam nav jārunā, bet šito viņš pateica ļoti trāpīgi. Un šim vajadzētu notrigerot mūs visus un saprast, ka jā, šādi lieli lēmumi, kas tika, un politikas, kas tika bīdītas gadu desmitiem iepriekš, pašiem tagad šau kājā un paši jau piekritām. Es kaut kā tie rietumi, es kaut kā esam laikam domāju, ka vispār būs apokalipse, vai ne? Bet kaut kā izrādās, ka pagājuši ziem bija ok ar enerģiju, redzēsim būs šogad. Bet Petersons kopumā, skaties, atkal viņa tie izteicieni ir bijuši dažādi. Tas, ka tur Putins karo ar woke kultūru, tas ir bullshits. Tas, kā viņš teica, ka Ukraina nevar uzvarēt šo karu, arī par ko visi cepās. Būsim reāli, kas Ukraina... Karā pirmkārt zaudēja abi, bet otrs zaudēja mazāk. Nē, skaties, tu nesaproti, ka mēs gribam, lai Ukraina vinnē kāru. Tas ir mūsu vienīgā cerība, bet no otras puses, nav tā, ka tur viss baigi rājiet uz priekšu. Nē, gan otrais gads. Un tas, ka viņš to pateica sākumā, ja tavai morālei, viss, kam ir jānotiek, lai tev tiktu iznīcināt tavu morāli, vai kaut kāda tev uzskata ir kaut kāds viens Jordans Petersons pasaka televīzijā, ka Ukraina nevar uzvarēt karu, un tu kļūst bēdīgs vai dusmīgs, tev vajag pārvērtēt, kā tu tā kā kritiski domā, jā. Bet arī kopumā, tas tā, mēs abi bijām uz to viņa uzstāšanos arēnā. Kā tu pats pamanīji, nebija neviena vārda par Ukrainas karu? Viņa atsaucās uz... Petersons pieminēja. Bet Petersons neteica neko vispār. Jo atceries, ka bija Douglas Murray, kurš ir britu žurnālists, kurš arī ir, viņš ir arī ļoti tāds viņš raksta daudz un runā par nekontrolētu nelegālu imigrāciju Lielbritānijā. Viņš, protams, teica, viņš stāstīja, kā viņš ir bijis okupācijas muzejā, un viņš saprot, ko šajā pasaules pusē Eiropā, ko cilvēki ir piedzīvojuši. Es domāju, tas noteikti Petersons, šis trips viņam noteikti nāks par labu, lai mainītu viedokli par Ukrainu. Bet atceries, mēs bijām tajā viņa prezentācijā, viņš nerunāja, Petersons nevienu vārdu neteica par Ukrainu, par LGBT. Labi, viņš runāja par woke kultūru un par varbūt tādu komunistisku tādu kultūru. Tā ir ļoti lieli domu gājieni, viņš neiedziļinās viņos. Jā, bet viņš nebija tas, kas veids, kā uztvert pasauli, par to viņš vairāk runā. Jā, viņš runāja par to savu core filozofiju, kas ir kā uztvert pasauli un kā dzīvot savu dzīvi. Jā. Un es domāju, varbūt mēs notērējam atlikušo pusstundas, 20 minūtes atlikušās pusstundas notērējam runājot par tēmām, kas nav tieši saistīts ar Petersonu. Tikai iekrītot tajā pašā bedrē. Tā kā jautājums varbūt ir man tev, kurš no viņa... Lasot viņa grāmatas, klausoties viņa varbūt dzīves filozofiju, kas ir no kaut kāds galvenais noteikums, kas tev ir palīdzējis labāk dzīvot? Vai varbūt novedis pie tā, ka tu dzīvos sliktāk? Es nezinu. Ļoti foršs jautājums, jo es to arī gribēju tev paprasīt. Man viņš izkristalizējās arī pēc šī pasākuma arēnā, kurš tur citu man pārsteigumu kārtā bija ārprātīgi pilns. Man liekas, ka tur nebūs tik daudz cilvēku, bet pašās pēdējās minūtēs viņš bija pārpildīts. Un starp citu auditorija nebija tā kā dūraki kartupeļu maisos saģēbušies, kā varbūt pēc Delfa rakstiem varēja saprast. Un man, tas, ko es tagad ņemu līdzi, ir tas, ka iepriekš tas bija sakārtos savu istabu pirms kārto pasauli. Nostrādā katru reizi, kad aizēja kaut kādās viestās savās idejās. Bet tas, kas tagad man ļoti uzrunā, ir tas, ka attiecīgi mēs esam tā paudze, kura uztraucās par klimatu pārmaiņām vispārējo, un ļoti lielā mērā mēs uztraucamies par to, kā atstāt mazāku ietekmi uz pasauli, nevis lielāku, lai gan iepriekš cilvēki mēģinās atstāt lielāku ietekmi un kaut ko varenu radīt. Un tas, ko viņš teica šajā, es neatceros, kurā daļā, bet viņš to diezgan konkrēti minēja, ka nebaidies būvēt, neļauj tai filozofijai, ka tev jāsamazina sava pēda, ietekmē to diženumu, kas var no tevis kā no cilvēka nākt ārā. Tas man ļoti,
ļoti pozitīvi uzrunāt. Tas nenozīmē, ka tur, nezinu, ir jāignorē klimata pārmaiņas vai kaut kas tāds, bet tas līdz ar to visu vaibu, ka cilvēks īstenībā ir kaut kāda problēma, kas iznīcina pasauli, tas nedaudz sapūdē tavas smadzenes, jo man kā tādam, nezinu, kanoniskam, parastam heteroseksuālam vīrietim gribās diezgan kanoniskus, standartīgus, bet lielus sasniegumus un kaut ko uzbūvēt un kaut ko pašam radīt. Un ja tā noskaņa pasaulē varbūt tevi sit uz leju, tad man tas ļoti nospēlēja par labu. Kā tev? Es negribu atkārtoties, es varu papildināt vienkārši. Jā. Un man tas, ko man papildus divas lietas tam, ko tu teici, noteikti ir tas, ka attiecības ar tavu mīļoto cilvēku ir darbs. Jā. Un mūsdienu pasaulē, kur varbūt cits cilvēks ir viens svaipa attālumā, tu dažkārt var aizmirst. Es teiktu, noteikti daudziem tas par to arī runā daudz, ka tā ir problēma, vai ne? Kādreiz tu viduslaikos, ja tu redzēji varbūt vienu skaistu vai foršu cilvēku savā dzīvē, ka tu aizgājies blakus ciemu, ja tagad tev viss ir rokas stiepiena attālumā un tas tev liek domāt, ka tas varbūt var būt nepacietīgāks un domāt, ka dzīve ir roždārs, attiecības ir roždārs. Tā kā tā ir tāda viena lieta, un otrā ir kopumā par personīgo atbildību. Personīgo atbildību. Jo bieži tas, ko es vismaz redzu ikdienā, ļoti daudz ir runāt ar cilvēkiem. Cilvēki bieži vien neuzņemt atbildību par savu rīcību, darbā, dzīvē, cilvēki vienkārši plūst caur dzīvē, domāju, ka kāds par tevi parūpēsies, kāds kaut ko to sakārtos. Jā. Un tas ir Latvijā īpaši joprojām dēļ visu mūsu sociālistiskā un komunistiskās vēstures. Un tas man ir licis padomāt, teiksim tā, ka tiešām uzņemties atbildību par sevi, saviem lēmumiem un par savu dzīvi. Un it kā tas liekas tik šausmīgi triviāli, bet ja mēs tā padomājam, cik bieži nav dzirdēts, piemēram, bet man tur tas tā teica. Tas tā. Tā ir tāda lieta vēl, ko man Petersons licis padomāt. Un vēl viena lieta, protams, ir domāt pašam par sevi. Šis viss teātris, ka viņš ir izgājis cauri pa šiem gadiem, ka viņš tiek, viņa viedoklis tiek demonizēts tā tālāk, tas man ir licis dogu tiešām pašam kritiski padomāt par visu. Un, teiksim, nevis negluži neuzticēties, bet akli neņemt par patiesību kā pirmo pašu viedokli, ko dzirdi. Un kaut kā tā, vēl vien, protams, es nezinu, vai es Petersonu to, bet domājot par viņu, es sapratis, esmu arī to. Tāda lieta, es personīgi esmu impulsīvs cilvēks, emocionāls, un tas, ko esmu iemācījies, ir, ka tu nevari kontrolēt citu viedokli un uzvedību, bet tu vari kontrolēt savu uzvedību un savus emocijas. Un viss, un tas tā kā šis ir tāds, tas diezgan daudz, ko esmu ar viņu arī ieguvis. Un es absolūti arī atgriežoties, uzskatu, ka viņa viedoklis par Ukrainu ir pilnīgs bullshits. Bet, viņš jau nav par to. Viņš nav par to, viņš nezina. Viņam arī ir tiesības nezināt. Tā kā es domāju, bet tas, ko viņš nezina, tad par to viedoklis viņam ir diezgan muļķīgs. Tas, ko viņš zina par to, viņam viedoklis ir absolūti ģeniāls. Nevelti viņš brauc pat uz tādām valstīm kā Latvija un grāmatas autors, kas vienkārši runā, var izpārdot arēnu. Jā, viņš ir, es skatījos viņa interviju, viņam prasīja, cik viņš pelna, viņš ir uzskaitīts, cik viņš saņem no grāmatas, cik viņš saņem no visiem YouTube royalties, cik viņš saņem no šoviem, viņš ir šausmīgi daudz naudu pelna. Tas apmēram tagad, kā mēs tagad teiksim, Petersons ir bullshits vai ne? Kaut kāds čalis no Delfiem saka, ka Petersons ir bullshits, kurš mošvēl pie māmas dzīvo, jā. Kamēr, būsim reāli, šis kungs viņš ir visu dzīvi mācījies, strādājis un ļoti padziļināt domājis par dažādām eksistenciālām lietām. Gan jau, ka ir iemesls, kāpēc puspasaulē viņā klausās un grib zināt, kas viņam ir sakāms. Ko tad puspasaule tagad ir heiteri? Tā nav. Tā skaitā heiteri klausās un grib dzirdēt, kas viņam sakāms, un tas arī liels apbalvojums par sasniegto. Heiteri nemāk izlasīt atsaucēs pareizi dzīvnieku nosaukums, ja tas tā, kā es tur teicu. Bet es teiktu, jebkurā gadījumā es ieteiktu jebkuram cilvēkam palasīt to, kas Petersonam ir sakāms un paklausīties. Ne par Ukrainu, ne par LGBTQ, vienalga tās ir tik šausmīgi sensitīvas tēmas. Labi, neklausamies to daļu par viņu, bet par to, kā dzīvot. Par to, kā dzīvot, atkal nav jāņem visi 12, vai teikt jau 24 noteikumi, vai ne? Man liekas, kopā 24. Jāņem patiesi, jā. Bet izlasi to, kas tev varbūt liek
jāatcerēs, ka neesam mēs katrs pats gudrākais pasaulē un varbūt kritiski paskatīties uz sevi vai kaut ko mēs nevaram darīt citādāk. Tieši tā, varbūt kāds no tiem noteikumiem vai pat ļoti daudz ir absolūts bullshits, bet izlasot to un pārdomājot, tu arvien labāk to nostiprināsi savā galvā un zināsi, kur iet uz priekšu. Jā, piemēram, kāds no noteikumiem, tur bija viens, kurš ļoti neloģiski izklausās ļoti neloģiski, kad tu viņu izlasi. Do not let your children do anything that makes you dislike them. Skaidrs, tu izlasi to. Līdz konkrētam vecumam tas strādā. Tu izlasi, nelasot to grāmatu, tu izlasi to teikumu. Ja? Ko tas nozīmē? Kas viņš ir briesmonis? Mums taču ir jāmīl bērni, bet viņš vispār taču kā neļaut bērniem darīt? Kā var nepatikt tev tavi bērni? Kas viņš ir bērnu heiters? Taču man ir jāmīl. Un tas izlasot to vienu teikumu, tā kā skaidrs, tev nav konteksts, tev nav saprotams, ko viņš ar to mēģina pateikt. Izlas varbūt grāmatā paragrāfu vai nokačā torentos paragrāfu un pēc tā izdara secinājumu. Jā. Arī viņa nosaukumi ir klikbeitīgi. Nē, protams, grāmatas jāpārdod. Jā, esam kritiski. Nav obligāti visi vai jāmīl vai jāheito. Var vienkārši uztvert lietas neitrāli. Jordans, manuprāt, nav tik traks, kā Latvijā par viņu bieži vien runā. Skaidrs, ka pie mums tas ir sāsināti dēļ Ukrainas, Amerikā dēļ kaut kādām LGBT lietām, kas ir viņiem tikpat karsti kā mums Krievija, Ukraina jautājums. Bet tādām skaļiem virsrakstiem nevajadzētu aizmiglot patiesos nodomus un īsto labumu, ko no tā var paņemt. Tieši tā, un atceries, Latvijā jau neviens jau viņi neheitoja, bet viņš nepateiks kaut ko par Ukrainu, kaut ko nepatīkam mums. Latvijā samērā konservatīva pēc būtības. Tas doma gājiens ir diezgan viegli uztverams. Tā, laikam viss, ne? Es teiktu, ka mums kopumā īstenībā kas ir viena tēma, kas visu laiku parādās mums podkastos. Varbūt es neteiktu, nelietot tādus vārdus kā mēdīpratība un dezinformācija, bet tomēr, es domāju, tas, kas mums parādās katrā raidījumā, ir, ka jāmēģina katram ir domāt par sevi. Jo tu esi padomājis, cik daudz no viedokļiem, kas tev ir, un es ieteiktu to visiem padomāt, es par sevi domāju pirms kādu laiciņu, cik patiesībā tavi viedokļi ir tavi. Piemēram, par Petersonu, vai ne? Mēs te pirms podcastu runājām, reāli grūti lasās tā grāmata. Viņam ļoti grūti valoda. Native English speaker ir diezgan sarežģīti. Es domāju, par Native English tur 3 reizes viņi ir jāsāk, lai viņi ielasītos. Kas nozīmē jau šo grāmatu izlasīt, lai izlasītu kaut kādu savu viedokli. Pirmais ir izlasīt šo grāmatu. Tu izlasi viņa viedokli, tad tu pieņem viņa noteikumus. Tas jau tu nemazām pats par sevi nedomā. Tad nākamais, tas grūtais solis ir izdomāt, kura no šiem tev dara un kā tu viņus interpretē, lai ievies savā dzīvē. Vai arī mēs klausamies par Ukrainu, par tā tālāk. Cik daudz no tiem viedokļiem, kas ar tevi ir īstenībā tavējā? Jā, īpaši pasaulē, kur ir informācija pieejama par pilnīgi visu, un tu gribi pēc iespējas vairāk saprast, tu paņem plašu laukumu, bet ļoti sekli, un tas ir neizbēgami. Tas ir neizbēgami, un otra lieta ir domāt ir grūtākā bioloģiskā aktivitāte dzīvē. Domāšana ir ļoti grūta, kā smadzenes 25% no enerģijas patērē. Un tāpēc arī katram iesaka padomāt par sevi, cik no jūsu viedokļiem ir jūsēji. Jā. Un, lai to visu nobalansētu, mums tad jāiet kaut kādas marksisma grāmatas izlasīt, lai nav tā, ka mēs esam... Kādas grāmatas? Marksisma grāmatas, lai nav tā, ka mēs ar Jordan Petersonu Karl Marks mazliet, jā. Žīžaku paklausīties. Forši, es skriešu skatīties Formula 1 pēdējā gonka šogad, kad izlaidīsim, viņa jau būs beigusies, un visi noteikti jau zinās, ka visdrīzāk uzvarēja Max Verstappen, kas ir uzvarējis gandrīz visas šī gada sacensības, bet, Par kuru komandu fano? Man ļoti patīk Ferrari, tā kā daudziem, bet par viņiem fanot ļoti sāpīgi, jo viņas laiku kaut ko sabojā. Tad Red Bull ļoti garlaicīgi fanot, lai gan man Austrija ir diezgan mīļa, un Red Bull ir Austrija un Austrijas komanda, bet viņi tik daudz tādu uzvarēja, ka boring. Interesanti redzēt, kā Mercedes brauc, gribētos redzēt viņu atgriešanos, jo viņiem bija 7 pasaules čempionu tituli, un tagad viņiem nekas nesanāk. McLaren tagad uzlēc, man ļoti daudz, man nav viena favorīta, un tagad viņiem tāda interesanta lieta, ka viņiem ir budžeta griezti noteikti, jo senāk bija tā, ka Mercedes vinnēja, viņiem bija mega daudz naudas un vienkārši eskalējās, katru gadu viņiem arī labāk iet būtībā, bet tāda budžeta griezti, un izņemot Red Bull, kas absolūti dominē šos 2 gadus, pārējie jau sāk parādīties ļoti tuvu. Brauc kvalifikāciju un iebrauc mazā visas mašīnas 1 sekundes intervālā, tā kā to aplūstais vai pat krietni mazāk. Un, ir interesanti, bet ar sirdi laikam par Ferrari, ar smadzenēm varbūt par Mercedes, bet
Tu zini, es neesmu formulas fans baigies. Man līdz galam nekad nav tā kā, bet man sieva ir šausmīgs fans, kas ir interesanti, jo viņi skatās formulu, es, piemēram, taisēst. Bet tas tās reverse seksisms, vai ne? Bet kā es saprotu, ka tad, kad Mihails Šumahers brauca formulā, tad Verstapena Sainz arī brauc. Viņi bija tikai konkurenti. Un tajā laikā vecais Šumahers dominēja par veco Verstapenu. Verstapens nebija mega braucējs. Un tagad ir otrādāk. Labi, tagad mazais Šumahers vispār vairs ir tagad, kas viņš ir testa pilots Mercedesam. Jā, bet tā kā... Viņš esot ļoti labs tikai, viņš gonkās viņam nesanāca, viņš visu laiku avarēja, bet kā testētājs viņš esot tikai ļoti cītīgs čals. Pilnīgi otrādāk tagad ir. Jā, tā ir sanācis. Un abas dominantas ir diezgan garlaicīgas sportā. Jā, tas gan. Tā, labi, forši visiem dienu, paldies klausījāties, spiežam subscribe. Visu gaišu notīriet sniegu, nepaslīdiet uz ledus. Tieši tā, čau. Atā.